Pie kādreizējās Jaunsvirlaukas pagasta padomes ēkas stāv slapja smalkas grēda, bet skurstenis vairs nekūp. Pie ieejas durvīm sastopam puišus, kuris teica sakrāmēt mašīnā mantas no bezmaksas interneta punkta. Uzraksts vēsta, ka pārcēlusies arī pagasta pārvalde un uz nenoteiktu laiku slēgta biblioteka. Biblioteka ir slēgta, bet cilvēki nāk tāpat un grāmatas mēs izsniedzam, ja viņi atnāk. Uz doto momentu šodien jau gan vairs neko nav ko izsniegt, viss ir kastēs salikts. Gandrīz mēnesi bez siltuma esam. Pirms vairākiem gadu desmitiem celtajai ēkai plīsušas apkurs caurules, bet pagasta kase ir tukša. Pārvaldes vadītājs skaidro, ka pēdējos mēnešos ienākumi strauji sarukuši, tāpēc pagastam izveidojušies arī parādi un par optimizāciju jau ticis domāts. Tikai nevienam nevienācis prātā, ka ziema pienāks tik ātri un vecā apkurs sistēma to neizturēs. Šobrīd mēs šajā ēkā nevaram nodrošināt apkuru, diemžēl, jo tur ir jāveic remonts un tas prasa lielāks ieguldījums nekā šajā ēkā atrodošos darbinieku un citu institūciju izvietošanu citās ēkās, kuras visas nebija, arī uz doto brīdi nav visas pilnībā noslogotas. Līdz ar to mēs izmantojām šo iespēju izvietot cilvēkus citās ēkās, kur arī lielā daļā ir veikti šie remonti un ir nodrošināt normālu apkuru un vispārējais. Biblioteka pārceļas uz netālu esošo vidusskolu, bet aptiekai, ģimenes ārsta praksē un zobārstniecības kabinetam tas nav tik vienkārši. Telpas jau ir atrasts, taču tās jāremontē un no jauna jāaiziet certifikācija. Tas ir vismaz mēneša darbs, 2 mēnešu darbs, jo tie ir lieli arī ieguldījumi materiāli. Vai jūs to darīsiet? Es personīgi to nedarīšu. Tātad pie visoptimistiskākā scenārija mediķiem neapkurinātajās telpās jādzīvo vismaz līdz janvārim. Es dzīvoju šeit jau 50 gadus jau, bet šitā situācija līdz šim nav bijusi nekad vēl. Tas nav normāli. Tikko jau es tā runāju kaimiņiem, ka tas ir domāt, ka cilvēkiem tā kā lai būtu labāk, bet taisa mums tagad iznāk sliktāk. Taču vēl vairāk par augstumu iedzīvotājus biedē fakts, ka ilgadējā ģimenes ārsta no jaunā gada dodas pensijā, un lai gan iesniegums uzrakstīts jau pirms 2 mēnešiem, vieta joprojām ir tukša.